Aspazijas karogu, mums radās ļoti daudz jautājumu, tāpēc, ka es iepriekš nezināju, kas tas vispār ir par tēlu Aspazija, vai tas ir kaut kāds cilvēks vai kas tāds. Un tad mūsu mākslas skolotāja iedeva ideju, ka mēs varētu uztaisīt nebēdi. Un šī nebēde, kura mums ir uz karoga, ir tādi pati, kādās esam mēs. Viņa ir jautra, dzīvespriecīga, mīldavu un priecājas par dzīvi. Tāpēc arī veidojot Aspazijas karogu, mums radās jautājumi. Vai tā ir viešņa no saulainā stūrīša? Vai varbūt kāds tēls no mēnesis dziesmām, kur pat mēnesis taču meloja, iedāms kā nedroši tildu? Un tad vēl man ir otrais karogs, uz kura ir Raiņa, Mākonīts un Mākonīte. Un es izvēlējos tieši šo stāstu, tāpēc, ka es viņu pazīstu ne tikai kā dziesmu, dzejoli vai multiplikācijas filmu, bet arī kā savu mīļāko bērnu dārza deju. Man liekas, ka viņi ir draudzīgi, un tas man atgādina, ka draudzība ir viens no svarīgākajām vērtībām. Tāpēc lietainās dienās, kad līst, es iedomājos, kā rādējot reizkiem mākonīši, un man kļūst priecīgāk. Es esmu salaspilieta pati un lasu visu mūžu šeit bibliotēkā. Un toreiz bija tāda iespēja piedalīties konkursā. Es piedalījos, bet bez kādas aizmugurējās domas vai kā citādi. Es vispār toreiz biju tāda, man šķiet, ka tie bērni, kas lasu, es nezinu, vai tā ir tagad, bet toreiz man šķiet, vismaz es tāda biju. Tāda ļoti kautrīga, ļoti klusa un ļoti pie sevis. Es lasīju, tāpēc, ka man patika, un es nebiju nekāda nerunātāja, nekas tam līdzīgs. Tad bija šīs kursa, kurā man piedāvāja bibliotekās piedalīties, jo es arī rakstīju, kā tā arī toreiz rakstīju labu. Un tā tas viss kaut kā pa solīti man aizgāja līdz tam, ka es tiešām toreiz piedalījos Liepājā tajā nometnē, kas bija kaut kas ģeniāls toreiz. Man likās, ka tas ir kaut kas tik ļoti liels, man tik ļoti nebijis. Es tiešām kaut ko ļoti sevī salauzu tajā laikā. Un pieredze, protams, bija fantastiska, jo tur mēs savācāmies 24 lasītāji no ļoti dažādām Latvijas maliņām, bet ļoti, ļoti sadraudzējāmies. Tik jauka un nepiespiesta bija tā atmosfēra un gaisotne. Visi tie rakstnieki un mākslinieki, kas bija kopā ar mums, un jūras tuvums. Un ļoti, ļoti, ļoti labi. Un tagad ir sanācis tā, ka es studēju Latvijas universitātē, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, un man viena no pasniedzējām ir Ilze Tikāna. Un mēs sarunās arī kaut kā tā ļoti netīšām sapratām, ka, redz kā. Un tad viņa piedāvāja būt kā brīvprātīgai, un, protams, ka es piekritu, jo sanāk, ka ir bijis tik milzīgs pārāvums no 8. gada līdz 15. gadam šis konkurss nav noticis, diemžēl. Tagad tas atkal viss ir cerams, ka uz palikšanu. Varētu piekrist šajā ziņā Ilzei Tikānai, ka var redzēt, ka ir bērni, varbūt tas ir aiz uztraukuma vai kā citādāk, varbūt tas ir tāpēc, ka viņiem kāds tā ir licis darīt, ka viņi tā ļoti tā kā atreferē, kas skolā ir iemācīts. Ļoti forši ir tie, kuri nebaidās un spļauj visu, kas nāk prātā, ko viņi paši domā. Viņi izlasa, varbūt viņi Protams, mēs nevaram zināt, ko Rainis vai Aspazija ir domājuši, rakstot to vai citu darbu, bet ir ļoti interesanti, kā mēs paši to interpretējam. Pēc man, protams, uzrunāja tie jaunieši, kas runāja tā no sevis, kā viņiem šķiet. Kad mēs pie šīs idejas kopā ar Inesu Zanderu nonācām, ka tas būtu laba aktivitāte žūrijas starplaikā, jo mēs esam beiguši ar lieliem lasīšanas svētkiem iepriekšējā gada žūriju, un tas jau bija februāra beigās, un tad uzsākam nākošo maijā. Un tad ir kāds laiciņš brīvs pa vidu, kamēr bērniem, vismaz tāds liels valsts mēroga tādas programmas vēl nav iestartētas. Un tad mēs izlēmām, ka plašais apvārsnes varētu būt tā aktivitāte, un kam tad viņu veltīt. Šogad ir Raiņa un Aspazijas 150 gadi. Un par dalībnieku skaitu mēs nebijām pārsteigti, jo tā ir tā pati apziņošanas sistēma, ko mēs vienmēr izmantojam arī žūrijas dalībnieku pieteikšanai. Un pieteicās sākotnēji
nebija tik daudz, bija 1000 pāri. Un tad jau mēs sākām mazliet tā kā nervozēt, bet tad pieredze lika domāt, pauzējiet. Netaisiet papildus reklāmu, jo tomēr, ja ir pārāk daudz dalībnieku, arī diezgan grūti konkursu ir administrēt. Bet jā, 6600 apaļos skaitļos. Tas ir daudz konkursam, bet vislielākais darbs jau tika veikts gan skolās, gan bibliotēkās. Tās ir un nav tās pašas skolas un bibliotekas, kas piedalās žūrijā. Ja ir bibliotekas, tad bibliotekas gan 100% visas, bet skolas ir jaunas, un mēs ceram šīs skolas iesaistīt arī bērnu un jauniešu žūrijā tālāk. Tā kā viņi izrādīja šo aktivitāti, interesi un tādā veidā. Tā kā, jā, aktivitāte ir ievērojama un rezultāti ir redzami jau pirmie reģionālajos konkursos šodien Salaspilī. Vai es biju to gaidījis, ko es šodien redzēju? Man ir grūti teikt, bet bija daudz labi, interesanti sniegumi un it īpaši valodas pērlis bija, kas ir arī pats galvenais, kas vismaz man personiski motivācija šī konkursā iesaistīties, ir valodas kopšana. Jo mēs redzam šo noplicināto valodu, ko lieto dažādos sociālajos tīklos, viens teikums, pusfrāze, simbols. Rainis un Aspazīte māca mums skaistu valodu, bagātu valodu, un to varēja just arī prezentācijās, piemēram, šis karoks ir uzplaucis Aspazītei. Aspazīte atmodināja Raiņa talantu. Rainis sēž zelta zirgā, un viņš ir tiesīgs tur sēdēt. Aspazīte runāja pāri pūlim, gāja pāri robežām. Aspazīte ir zelts, vētraina, vienreizēja sabiedrības dāma. Ļoti laba valoda, daudziem no bērniem bija ļoti pārdomāta uzstāšanās, viņi stāstīja par saviem karogiem. Mākslinieckais izpildījums arī bija labs daudziem karogiem. Es domāju, ka mēs varam būt jau apmierināti jau ar pirmo Salaspils konkursu, tā kā skolotājiem un bibliotekāriem, kas bija strādājuši un sagatavojuši un atlasījuši no tiem daudzajiem dalībniekiem. Taču bija skolas ar 200 dalībniekiem, ar 100. Tur ir liels darbs, kamēr tu 1, 2, 3 bērnus atlasi, kurš iet uz reģionālo konkursu. Tur ir arī, man šķiet, asteras. Mēs gan tā negribējam, lai tā notiek, lai tas visi lieli svētki un prieks visiem, bet konkursi vienmēr ir tādi, kurus tieši sacensība, jo uzvar stiprākais. Pārsteigumi bija 2. Tā kā šodien mēs esam Salaspilī, kur ir sapulcināti Rīgas pilsētas un Rīgas apkārtnes bērni. Tad pirmais patīkamais pārsteigums, ko es varu minēt, ir tāds, ka salīdzinot ar tiem jauno lasītāju konkursiem, ko mēs rīkojām 2008. 2007. gadā, kad vairāk piedalījās lauku bērnu tieši. Šoreiz Rīga ir modusies un Rīgas apkārtne arī ļoti dzīvelīga un bija daudz dalībnieku šajā novadā. Un otrs pārsteigums, kas ir vienkārši grandios, ir tas, ka kopējais bērnu skaits, kurus viņu bibliotekāri un skolotāji bija pieteikuši konkursam, bija 6700. Tas, protams, ir priecīgs pārsteigums, bet mēs arī pārbijāmies, jo konkursu rīkotāji samulsa no tik liela skaita. Bet tā kā bibliotekāri un skolotāji ļoti veiksmīgi tika galā ar mūsu sagatavotajiem uzdevumiem, viņi paši bija pirmās kārtas vērtētāji, kur viņi, protams, varēja arī labāk pazīstot savus bērnus un zinot, cik liels lasītājs, kurš ir un kurš pat tiešām ir iedzinājies un kurš tikai māk smuki uzstāties, bet arī tam, protams, ir nozīme. Tad arī ļoti labi, ka viņi arī ir tie, kas izvēlās bērnus pusfinālam. Un tagad mums ir priekšā grūtais uzdevums novadīt 5 reģionālos pusfinālus Balvos, Bauskā, Talsos un Cēsīs un izvēlēties no katra tikai 12 bērnus finālam. Un tad šie 12 centiksies Rīgā maijā un viņi cīnīsies, ja tādu var vārdu attiecināt uz konkursu, kas saistīts ar lasīšanu, bet, protams, ka viņiem gribas uzvarēt. Un viņi cīnīsies par iespēju pavadīt nedēļu Raiņu un Aspāzijas pilsētā Jūrmalā 24 lasošu, gudru, vienaudžu
sabiedrībā, ar brīnišķīgu kultūras programmu, ar jūru, ar divriteņiem, ar muzejiem, ar Raiņa peldēm. Sakot, skaisti neteikts, viņiem paliks noteikti atmiņā uz visu mūžu.